Sveiki, draugi! Mani sauc Juris Sarjaga. Šajā video pastāstīšu jums, ar kādu biznesu nodarbojos un ar kuru kompāniju es sadarbojos. Tā ir Coral Club kompānija, kura jau 19 gadus atrodas pasaules tirgu un kurai uz šodienu ir pārdošanas ofisi 38 pasaules valstīs. Ja runāt par galveno kompānijas virzienu, ar ko mēs nodarbojamies, ko mēs cilvēkam labu sniedzam, tad mūsu virziens ir saistīts ar veselību. Nav noslēpums, ka tagad veselība un veselīgs dzīvesveids ir sava veida trends. Cilvēki aizvien vairāk un vairāk tiecās uz to, lai būtu enerģiskāki, smukāki, un mēs tieši virzām produkcijas sortimentu veselības skaistuma saglabāšanai. Kādas tad mums ir produkcijas līnijas, kuras mēs attīstām? Pati pirmā un pati galvenā, kurā mums nav konkurentu, tā ir ūdens tēma. Mēs nodarbojamies ar to, ka pilsētas apstākļos no jebkura attīrīta ūdens mēs uztaisām viņu par bioloģiski pieejamu ūdeni, dēļ kura daudzi cilvēki brauc uz sanatorijām. Mūsu senči brauca uz avotiem, lai tādu ūdeni dabūtu. Ir skaidrs, ka mēs pilsētas apstākļos šādu ūdeni nevaram dabūt. Tieši tādēļ mums ir vairāki produkti, kuri izmaina ūdens fizikālās ķīmiskās īpašības. Un tas ir pH līmenis, kurš normalizē pH līmenis organismā, oksidēšanās reducēšanās potenciāls, kurš atdzīvina ūdeni. Ūdens kļūst dzīvs. Tālāk ūdens tiek bagātināts ar 70 mikro un makro elementiem, kuri mūsu organismam ir nepieciešami, un līdz ar to mainās ūdens garša. Un ūdens kļūst garšīgs. Jo reāli nevienu izfiltrētu, jeb nopirktu veikalā ūdeni iedzert nav iespējams, jo viņš ir negaršīgs. Un viens no tādiem galvenajiem produktiem ir koralmaini. Tas ir dabīgs ūdens, bagātinātais no koraļu smiltīm, ko ievietojot 1,5 litra ūdenī, tiek izmainītas ūdens īpašības. Cilvēkam, kurš sāk dzert šādu ūdeni, uzlabojas miegs, pieaug enerģija. No organisma tiek izvadīti toksīni un ir daudzi citi uzlabojumi. Jo mēs visi 80% sastāvam no ūdens, un ūdens tā ir dzīvība, bet, diemžēl, lielākā daļa cilvēku ir pieraduši dzert jebko citu izņemot ūdeni, un tādi cilvēki jo īpaši labi izjutīs atšķirību veselības rezultātos, ja sāks dzert šo ūdeni. Nākamais mūsu virziens ir detoks. Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās mēs visi dzīvojam diezgan piesārņotā pasaulē, kur apkārtējās vides esošās ķimikālijas negatīvi ietekmē mūsu veselību. Un te mums ir divas galvenās programmas, kuras ir paredzētas mūsu problēmai. Pirmā ir Coral Detox programma, kura ir paredzēta ikdienas toksīnu izvadei no organisma. Coral Detox programma izvada 80% ūdeni šķīstošos un 20% tauko šķīstošos toksīnus. Visas tās indes, kuras mēs katru dienu uzkrājam, ieelpojot, apēdot ar ēdienu, izdzerot ar ūdeni, to visu izvada un mūsu organisms kļūst veselīgāks, enerģiskāks. Šī ir profilakse daudzām slimībām. Un ir Colavades programma, kura ir kompānijas dārgums, kura pirmkārt ļauj nomest jums svaru uz visu šlakvielu rēķina, kuras izvada no kuņģa zarnu traktā. Uzlabo kuņģa un zarnu trakta darbību, normalizē gremošanu, attīra aknas ādu. Šī kopumā ir dziļā organisma attīrīšana, un pēc tādas attīrīšanās
cilvēks reāli jūtas uz 10 gadiem jaunāks. Un citu pamana, ka cilvēks ir izmainījies un sāk jautāt. Nākamais virziens ir smart food. Šis ir pilnvērtīgs šūnu uzturs, kurš ļauj ne tikai garšīgi paēst, bet arī uzņemt visas nepieciešamās uzturvielas, kuras uz šodienu, diemžēl, mēs nevaram uzņemt no pārtikas, kā tas bija gadus 20-30 atpakaļ, jo ir jāpatērē milzum daudz produktu dienā, ko cilvēks fiziski nav spējīgs izdarīt, lai uzņemtu visas nepieciešamās organismam uzturvielas. Un viens no produktiem mums ir Daily Delicious skaistuma kokteilis, kuram uz šodienu analogu pagaidām nav, jo viņš ne tikai ir vienreizīgi garšīgs proteīna kokteilis, bet arī satur sabalansētus 11 skaistuma nutrientus, kuri iedarbojas uz mūsu nagiem, matiem, ādu un tā tālāk. Bet satur arī verisolu peptīda kolagēnu, kura iedarbība ir pierādīta, ka patērējot kokteili 2 reizes dienā 4 mēnešu garumā, jūsu grumbas izlīdzināsiet līdz 40%. Nākamais mūsu virziens ir ekomāja. Tā ir franču Alive mājas uzkopšanas līnija, jeb citiem vārdiem sakot, ekoloģiskā zaļā ķīmija, ko sastāv 100% no augu izcelsmes produktiem un ir nemazāk efektīva salīdzinājumā ar citiem līdzekļiem. Līdz ar to uzkopšanas līdzekļi ir ne tikai efektīvi, bet arī nekaitē apkārtējai videi un mūsu veselībai. Pēdējais virziens, tas ir skaistums un higiēna. Mēs visi tā vai savādāk katru dienu pielietojam dažādus krēmus un citus skaistuma produktus. Viena no tādām līnijām mums ir Solution 7 kosmoceutika, kura iedarbojas uz dziļākajiem ādas līmeņiem un rezultātā padara mūs jaunākus. Tālāk ir higiēna. Mēs visi lietojam zubpastas, šampūnus, dušažēlējas, visu to, kas ir parastajā veikalā. Atšķirība ir tajā, ka te kvalitāte ir ievērojami augstāka un nekaitē mūsu visu veselībai. Ja runā par kvalitāti, tad visa mūsu produkcija atbilst augstākajiem standartiem, tādiem kā GMP un ISO. Lūk, šī ir visa mūsu produkciju līnija. Un kā jūs domājat, vai cilvēkiem viņa ir nepieciešama? Ļoti ceru, ka cilvēki dzer ūdeni, ēd kaut ko, tīra zobus, mazgā matus, uzkopj māju. Līdz ar to paredzu, ka sapratāt, ka cilvēkiem viss šis ir nepieciešams. Lai visa produkcija būtu veiksmīga biznesā un jūs varētu ar viņu strādāt, viņai ir jāatbilst 3 kritērijiem. Pirmā tā ir mērķa auditorija. Vispirms ir jānoskaidro, kādai mērķa auditorijas grupai prece ir domāta. Pieņemsim, ka mums ir vīrieši un sievietes, kuri ir sadalīti vecuma grupās no 15 līdz 65 gadiem, ieskaitot visu, kas ir pirms un pēc. Ja mēs nodarbotos ar bērnu precēm, tad tas būtu šis segments. Ja mēs strādātu ar vīriešu higienas precēm, tad tā būtu šī auditorijas grupa. Savukārt, ja mēs nodarbotos ar sievietes kosmētiku, tad tas vairāk būtu šis segments. Tagad paņemsim mūsu galveno produktu – ūdeni, kuri jūsu apkārt esošie cilvēki dzer ūdeni. Nonākam pie tā, ka ūdeni dzer pilnīgi visi cilvēki, no dzimšanas līdz pat dzīves beigām.
nerunājot nemaz par ēšanu, periodisku attīrīšanos un pārējām līnijas grupām. Tātad mēs apņemam visu mērķa auditorijas grupu. Tālāk nāk ekskluzivitāte. Ir ļoti svarīgi, lai produkti būtu tādas kvalitātes, lai cilvēks gribētu regulāri pirkt pie jums preces. Pieņemsim, atgriežoties pie mūsu Daily Delicious kokteļiem. Tirgū ir daudz dažādu proteīnu kokteļu, bet neviens uz šodienu nesato vēriso šķidro peptīda kolagēnu, kurš padara mūs jaunākus. Līdz ar to mēs esam ekskluzīvi ar to. Tāpat ūdens jomā mēs esam ekskluzīvi. Mums ir vairāki produkti, kuri uzlabo ūdens īpašības un pietuvina tam ūdenim, kuru patērē ilgdzīvotāji. Arī detoks līnijā ir daudz virzieni, kuri ir ekskluzīvi, un lielākā mūsu produkcijas daļa ir patentēta. Pēdējais produkcijas kritērijs ir patērējamība. Ja mēs pārdotu televizorus, tad maksimums, ko mēs varētu izdarīt, tas ir pārdot uz gadu, jeb vairāk, un gaidītu, kamēr viņš saplīstu. Tātad produktam ir jābeidzās, un tieši mūsu produkti tādi ir. Par nelaimi patērētājiem un par laimi partneriem. Kad cilvēks saņem kādu rezultātu no produktiem, pieņemsim to pašu Daily Delicious kokteili. Cilvēks iet atkal uz veikalu un veic atkārtot pirkumu, jo viņš saprot, ka no tā ir labums, viņš labāk jūtās un ir rezultāti. Atbilstoši mēs veidojam jaunu preču apgrozījumu. Ja jums ir interesanta mūsu sortimenta ideja, es piedāvāju jums izskatīt biznesa ideju. Es to saucu par biznesa zem atslēgas. Ir divi jautājumi, ko darīt un kas jums ir dots. Tātad, kas jums ir sniegts? Pirmā, tā ir ideja. Ideja tā ir gan par produktu, gan par biznesu kopumā. Tālāk tiek jums sniegts produkcijas sortiments, ar ko strādāt. Tie ir ap 200 produktiem, vesels supermarkets, kurā katrs cilvēks atradīs sev nepieciešamu produktu. Tālāk mums ir ap 350 oficiem, jeb veikaliem, kuri ir mūsu rīcībā. Mēs nenodarbojamies ar pārdošanu. Mēs veidojam preču apgrozījumu uz gatavām veikala bāzēm. Mēs rekomendējam cilvēkiem produkciju un novirzam uz kādu no mūsu veikaliem. Tālāk ir loģistika. Uz šodien mēs piegādājam produkciju uz 189 pasaules valstīm. Mēs esam viena no nedaudzām kompānijām, kura nodrošina pasūtījumu piegādi praktiski uz visām pasaules valstīm. Kompānijai ir 7 ražotāju valstis plus personīgā. Jums tiek sniegts personīgais darba kabinets, tīmekļa vietnes profila veidā, kurā jūs varat sekot līdzi saviem partneriem, sekot līdzi preču apgrozījumam, veikt preču pasūtījumus. Tas ir reāls, gatavs instruments jūsu biznesam. Un tagad paskatieties, cik jums šis viss izmaksātu līnijveida biznesā, ja jums nāktos investēt pašam, lai visu šo infrastruktūru izveidotu. Ticiet man, tas nebūtu 1 miljons vien, kas būtu jāiegulda, lai visu šo radītu. Šī ir gatava platforma, kuru kompānija jums sniedz, lai jūs attīstītu savu personīgu biznesu
uz gatavas Coral Club kompānijas infrastruktūras. Kas tad jums ir jādara? Jums ir jāveido preču apgrozījums, jo jebkurš bizness ir saistīts ar preču apgrozījuma veidošanu. Un no preču apgrozījuma jūs saņemat atbilstošus procentus. Jūs veicināt produkcijas pārdošanu rūpniecības mērogos, jo nevienam nav interesanti pārdot vienu koralmainu paciņu. Man ir interesanti realizēt 300,000 paciņas, un lūk tas jau ir globāls preču realizācijas apgrozījums. Un kā tad to dara? Pieņemsim, jūs esat atvērts savu veikalu. Jums viss ir gatavs, jums nav jāiegulda veikala attīstībā, nav jāalgo darbinieki, nav jāuztraucas par piegādi. Jūsu rīcībā ir augstākās klases produkcija, kura ir certificēta. Viss ir gatavs, jums ir tikai jānodrošina preču apgrozījums. Jūs atrodat 10–15 cilvēkus, kuri izveido preču apgrozījumu uz 750 nosacītām vienībām. Tie ir aptuveni $1000. Tātad cilvēki lieto, jūs lietojat produkciju, saņemat veselības rezultātus. Un papildus jūs no visa apgrozījuma saņemsiet 20%, un jūsu atlīdzība būs $200 liela. Bet ja jūs esat atnācis uz šejieni uz kaut ko vairāk nekā uz $200, tad kā jebkurš uzņēmējs ir ieinteresēts atvērt daudzus veikalu tīklus. Tātad atveram papildus 3 veikalus. Atgādinu, ka šie ir cilvēki, nevis veikali. Jūs esat atradis 3 cilvēkus, kuri tāpat kā jūs vēlās attīstīt savu biznesu bez ieguldījumiem. Tātad šie cilvēki arī saņem $200 mēnesī. Un jūsu atalgojums jau būs $500 mēnesī ar nosacījumu, ja jūsu kopējais grupas apjoms būs 3000 nosacītās vienības. Ja jūs vēlaties vēl vairāk pelnīt, tad jums ir jāatver 6 veikali kopskaitā. Tātad šie cilvēki arī jau saņem pa $200 mēnesī, un jūsu atalgojums jau būs $800 mēnesī ar nosacījumu, ja jūsu kopējais grupas apjoms būs 5000 nosacītās vienības. Un cilvēks virs šiem veikaliem saņems jau $500 mēnesī. Tālāk notiek vienkārša dubultošana. Ja esat izveidojis 12 veikalus ar kopēju preču apgrozījumu 10,000 nosacīto vienību, tad jūs saņemsiet $1000 mēnesī. Tālāk ir ar 24 veikaliem un 20,000 nosacīto vienību apgrozījumu. Un jūs saņemsiet $2000 jau pasīvo ienākumu. Papildus kompānija jums dāvina jaunu A-klases automašīnu, plus katru gadu jūs bezmaksas dosieties ekskluzīvā ceļojumā ar visu kompānijas vadību un citiem līderiem. Un šo kategoriju sauc par meistaru. Šeit cilvēks ir sasniedzis līmeni, kurā viņš var atļauties attiekt no aktīvā darba un turpināt darboties hobija līmenī, teiksim tā, un baudīt dzīvi, jo viņam komandā ir biznesa partneri, kuri sen ir kļuvuši neatkarīgi, kuri ir ieinteresēti sava biznesa attīstībā un turpina to darīt.
Atšķirībā no līniju veida biznesa, kur jums nav partneru, bet darbinieki, kuri par savu padarīto darbu saņem algu, līdz ar to viņi nekad nebūs ieinteresēti jūsu personīgā biznesa attīstībā vairāk nekā jūs pats. Attiecīgi, attīstoties tālāk, jūsu ienākumi tikai augs un meistara atlīdzība ir pats minimums, jo es pats pazīstu cilvēkus, kuri pelna ievērojami vairāk. Jūsu atalgojums ir atkarīgs no jums pašiem. Cik ļoti jūs esat ambiciozs, no jūsu vēlmes attīstīties un galvenais no jūsu darbībām, kuras nosaka visu. Kādas jums ir izvēles? Pirmais, jūs varat kļūt par klientu un iegūt pastāvīgo 20% atlaidi uz produkcijas iegādi, plus 5% no jūsu rekomendācijām. Piemēram, jūs izmazgājat galvu ar šampūnu, jums patika un ieteicāt saviem draugiem un paziņām. Attiecīgi no katrā viņu pirkumiem jums piešķirs papildus 5% atlaidi uz pirkumiem, plus līdz ko jūs būsiet sakrājis 500 nosacītās vienības uz personīgajiem pirkumiem, jums piešķirs VIP statusu, un turpmāk jūs saņemsiet papildus 10% no jūsu pašu pirkumiem. Rezultātā jums būs nevis 20% atlaide, bet veseli 30%. Plus jūsu rīcībā būs bezmaksas konsultants, kurš palīdzēs tikt skaidrībā ar produkciju, kurš sastādīs jums programmu veselības atjaunošanai un tikt līdz rezultātam. Tālāk jūs varēsiet apmeklēt veselības skolas, attiecīgi jums būs pieeja pie pārdošanas ofisiem un preču pasūtīšanas tiešsaistē. Lai kļūtu par klientu, jums ir vienkārši jāpiereģistrējas un jāaktivizē savus numuriņš, veicot pirmo pirkumu vismaz 12 nosacīto vienību vērtībā. Tas ir aptuveni 15 eiro. Tas var būt kaut vai koralmaina ūdens, kurš uzreiz sniedz 15 nosacītās vērtības. Otrais variants – jūs varat kļūt par partneri. Jūsu rīcībā ir visas tās pašas priekšrocības, kuras ir klientam, plus jums ir savs sponsors, jo mēs biznesu neveidojam vienatnē, mēs visi strādājam komandā, jo mēs esam ieinteresēti visu cilvēku panākumus. Te ir cilvēki, kuri ir gatavi jums palīdzēt. Un te ir gatava biznesa sistēma, reāla zināšanu sistēma, kura ļaus jums pirmajā pat mēnesī iziet uz peļņu un attiecīgi katru mēnesi palielinot to, ja vien sekosiet šai sistēmai. Biznesa darbības ir ļoti vienkāršas, kuras jūs veicat kopā ar savu sponsoru katru dienu. Sākotnēji visas darbības veiks sponsors jūsu vietā ar jūsu cilvēkiem, kamēr jūs mācāties. Kompānija sniedz iespēju piedalīties visās konferencēs, semināros, fórumos un tā tālāk, lai jūs gūtu aizvien jaunas un jaunas zināšanas sava biznesa attīstībai. Lai aktivizētu savējo kontu, jums ir jāiepērkās vismaz uz 100 nosacītām vienībām, kas ir aptuveni 130 eiro. Tas ir nepieciešams, lai personīgi jūs redzētu, ka produkts strādā. Vēlams, lai jūs izietu kādu programmu un sasniegtu vēlamo rezultātu. Piemēram, nomestu svaru, jeb atrisināt savas veselības problēmas, lai jūs pārliecinātos, ka produkts patiešām strādā.
Ko jūs izvēlaties? Pamēģināsiet produktu, jeb nāksiet uz biznesu?